Čau, čau, mani mīļie, 17. martā. Ir pagājuši vairākas dienas, kopš mēs pēdējo reizi runājām par frekvencēm. Es runāju par frekvencēm, tā jāsaka. Jūs varbūt ka klausījāties. Un jau ir vairākas dienas, kad es jums faktiski neko nerādīju, un nekas īpašs. Tā, lai es jums katru dienu vai otro dienu kaut ko rādītu, arī nenotika. Un līdz ar to te ir jau vismaz 4,5 dienas, tā teikt, iekrājušās, un tad pa 4 dienām jau kaut ko es varēju sagrabināt. Kas tad pa šīm dienām ir noticis? Vispirms, kopējais zemestrīču skaits te vienā brīdī bija pat tikai 18, taču toties pietiekami spēcīgs 5,3. Te kopējais ir atpakaļ 25, un te ir 6,0 Jaungvinei. Tālāk 28 un 5,4 magnitūdas, un es ļoti, ne ļoti, bet kādas pāris minūtes domāju, kas ir Montenegro, un tur ir ļoti tuvu tā kā Eiropas daļai. Un kamēr es savā prātā sāku tulkot, ka Monte ir kalns un Negro ir melns, un tad es sapratu, ka tā ir Melnkalne. Lūk, un Melnkalnē te bija kaut kāds 14., 15. marts, te ir 14., kad es to sāku redzēt, un tad tur bija pēc kārtas diennakts laikā dažāda stipruma, apmēram 30 zemestrīces. Tā viena pēc otras, tā tinkš, 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 tinkš. Tad tur diezgan tādā nepārāk plašā apvidū atkal jāsaka, ja šie te orientieri arī ir ļoti tuvu. Tādi tur bija. Polija 14., 15. un arī tur visu laiku praktiski vienā vietā, vienā apgabalā. Šie te lokācijas vieta, ja garum platuma grādi, tur praktiski nemainās. Un tad te vēl ir 34 zemestrīces, un stiprākā te bija 6,0, kā jūs redzat, atkal uz tektonisko plākšņu saskares robežas tieši un pietiekami spēcīgas. Tad citi grafiki, te 12. marta pēcpusdienā mēs no rīta skatījāmies, vēl bija eglītes, un tad pēcpusdienā ap 2 pēc grafiku laika, man jau tātad tas ir 4 kaut ko pēcpusdienā, tepat vēl vēlāk 12, 14, jā, man ir 16. Tātad te sāk it kā grafiks strādāt normāli, un tā viņš arī strādā, tā teikt, līdz pat šodienai. Šeit grafiks vēl joprojām nestrādā, ļoti interesants paliek, te jūs redzat, kā te mainās, tas vēl ir 12. datuma pēcpusdiena, te vēl ir 15. jau, un jūs redzat, kā 11, 10, 11, 10, 11, 10, un visu laiku šis te pulkstenītis tink, 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 lēkā uz priekšu uz atpakaļ, un, kā jūs redzat, grafiks tad ir aizgājis jau, vairākas dienas galīgi ciet. Tas nozīmē, ka, vēlreiz, tas nozīmē tikai to, ka, draugi mīļie, vibrācijas staigā. Aparatūra, 3D matricas aparatūra iet ārā no ierindas. Un mums šobrīd visi šie grafiki rāda tikai to, ko 3D matricas aparāti spēj uzņemt vēl 3D vidē. Tad šeit 13. datumā Kanādas grafikam te ir 6, tātad 4 ap 3 no rīta,
bija kaut kāds liels tāds pinkš, kas ir redzams abos grafikos, un pēc tam grafiks līdz aizvakardienai vēl ieskaitot, viss bija tumšs un melns vairākas dienas. Tātad visu 13. datuma atlikušo dienas daļu no 3 rītā, ja, visu 14. visu 15. vēl pusdienas laikā, nu un te līdz 100 herciem tas pats kanāds grafiks arī faktiski visu laiku ir tumšs. Nu tad te vakarā, te ir 8 vakarā, nu tad vakar pēcpusdienā pa dienu, nu šis te grafiks, tā teikt, pamodās, nu un kā jūs redzat, te pa apakšu parādās sarkani punktiņi. Nu un grafikā, kas ir līdz 100 herciem, mums tie punktiņi jau izvēršas, nu, 100 un varbūt pat vairāk hercu augstumā. Nu, sarkanajā segmentā gan te vairāk pa 50 nav iezīmēti, bet vakarā šis grafiks, tā teikt, atmodās. Šis grafiks, kurš mums rāda 6 stundas, 13. datumā nerāda pilnīgi neko. Arī liecina par to, ka ir noticis kaut kas, kā rezultātā vienkārši nekas vairāk nenotiek. Nu, tad te jau ir ap 12 dienās sāk kaut kas parādīties, nu, un šie grafiki te sāk ļoti interesanti uzvesties. Te bija lielais tukšums, kad it kā mums neko nerādīja vairākas stundas. Nu, un tad tālāk jau grafiks 15., 16. marts, no rīta, vakarā, nu, un tā viņš ņēmās ar tādiem punktiņiem. Nu, un savukārt šis grafiks ir ļoti interesants. Tātad jau no 14. datuma, un tā viņš te nošvīkājās, tad ir pārāvums, tad ir it kā ļoti mierīgs, tad viņš atkal, nu, un tā ik pa laikam. Ik pa laikam tā viņš te dzīvojās, un tāds, nu, viņš mums ir. Nu, un šeit 13. datumā pēcpusdienā jau vairāk bija 34 herci, kas priekš Tomskas grafika nav nemaz tik maz. Nu, un šeit vakarā saulīte ar vēl palēcās M līmenī līdz gandrīz pusītei. Tas nav dikti daudz, un tomēr kaut ko tas rāda. Nu, un tālāk vēl no 13. datuma man ir pāris bildītes, ko man iesūtīja telegramā mūsu grupas biedri, tā teikt, telegram grupas biedri. 12. marts, Markus nofotografējis, un, nu, tāda sajūta, mums te vairākiem cilvēkiem radās sajūta, ka tādi kā jūrā, kad jūra iet pāri regulāri vilnīši, smiltīs arī veidojās kaut kāds līdzīgs raksts. Nu, tāda sajūta mums te bija vairākiem. Nu, tādas interesantas debesis. Nu, un te vēl ir ļoti līdzīgs tajā pašā datumā ir bijis arī Šanhajā. Nezinu, vai autors ir Ilona. Ilona ir nopublicējusi. Paldies jums visiem, mīļie draugi. Tas mums visiem, kā saka, ir interesanti. Un šorīt no rīta Valmieras pusē, nu, zila debesis augšā, un tad burtiski kā tāds, nu, mākonis, kā sega, nu, tas ir mākonis, jā. Nu, kā sega, kā tāda siena burtiski nāk virsū un lēnām pārņem debesi. Nu, tādas es arī esmu redzējis, man te arī ir bijis, nu, pēdējā laikā, teiksim tā, varbūt, ka tas ir šis gads, varbūt, ka ir vēl pagājušā gada beigas, bet reizēm tādas debesis ir bijušas. Nu, un te vēl tas pats ir šorīt, tā ir Valmieras puse.
Tātad tā pati sega un saulīte vēl virs šīs te segas vēl spīd. Nu tā, draugi mīļie, nu, tas arī liecina par to, ka te arī vēl var redzēt, ka izskatās, ka ir švīkas debesīs. Te kaut kad ceturtdien, piekdien Rīgā arī bija ļoti skaista zila debestiņa un lido pāri visādi tur lidojoši objekti, aiz kuriem paliek baltas strīpas. Nu, un paskatoties prognozē, bija skaidrs, kāpēc tā ir ceturtdiena, piekdiena izvēlēta, jo sestdienas, svētdienas solīja lietutiņu. Vakar gan te Rīgā lietutiņš bija ļoti īsu brīdi. Nu, šodien ar solīja, ka visu dienu līs un gāzīs. Nu, pagaidām man vēl, kā saka, vēl ir savs. Bet nu viss tas draņķis, tātad, kas tur ir sataisīts ar šādiem te mākonīšiem, uzbrauc mums pāri segu un lietutiņš it kā nolīst un visi tie draņķi, kas bija debesīs, tie visi mums nonāk lejā. Nu tā, draugi mīļie, tāda nu ir šī pasaciņa par šīm te vibrāciju frekvencēm. Nu un paskatīsimies, ko mums vēl rāda šodien no rīta. Un tā, te es vēl skatījos agri no rīta, nu te vajadzētu būt kādām stundiņām vairāk jau pagājušām. Nu rekā, tātad negaisa mākoņi te nu vairs nav redzami, te nu dikti gaišs nav, bet nav arī dikti tumšs, tātad vibrācijas staigā un pēc tam lielajos hercos līdz visiem 15,000 arī viņas tomēr staigā. Te nu arī viss ir tukšs un klus, nu te kaut kādi punktiņi parādās, nu tādi te parādās katru dienu, dažas stundas dienā, bet tie tiešām ir punktiņi. Pārējais te viss ir ārkārtīgi kluss un mierīgs. Te vēl ir 4 kaut kas bijis, un pēc tam arī salīdzinoši mierīgs. Nu, pat ļoti pelēks. Parasti jau te ir daudz košāks pa dienu. Nu, te arī vēl viss ir pilnīgi neizteiksmīgs. Nu, kā redzat, nu, te tas bija aizvakar, 15. Tāda švīka. Te arī visi klus, mierīgs, viss normāli strādā, viss te vēl nestrādāja, vakardien jau sāka strādāt, šis rīts. Nu, te bija pat ar lieliem tumšiem tādiem melniem caurumiem. Zāģīts arī ir salīdzinoši mierīgs. Jauna skaista dzīve sākusies. Te arī, kā redzat, viss ir it kā mierīgs 3D matricā, mums nekas vairs nenotiek. Nu, te kaut kādas ganādas grafikām vājas līnijas, nu, te vakarā bija bišķi spēcīgākas. Nu, un grafiks atkal mums līdz 2 tā ir viena bilde, un pēc 2 tā ir pilnīgi cita bilde. Tā kā tur aparatūra arī vai nu maina režīmu, vai tiešām kaut ko speciāli groza pogas kāds, grūti pateikt, bet, nu, šo te jūs vēl redzējāt, to es jums tikko prezentācijā rādīju, nu, un te ir punktiņi, kas ir absolūti kā punktiņi, un neko vairāk arī mums nerāda. Saulīte. Nu, saulīte te man vēl ir palicis no tā, ko es tikko skatījos, tātad vakarā paliecās M līmenī, nu un tad visas pārējās dienas, tāpat kā iepriekš, mums taisa šādu te kniksi, kā saka, dziļo iesēdienu.
Nu, tā tas viss notiek. Te ir atkal tikai punktiņi. Te kaut kas arī interesants notiek. Nu, tā ir 3D matrica, draugi mīļie. Nu, tur viņai vēl ir šādā režīmā, nu, varbūt, ka gadu vēl strādās, ja mēs visi kopā kārtīgi domāsim, strādāsim un mācīsimies. Ja nē, nu, tad tas viss notiks vēl uz kādiem 10 gadiem ilgāk. Nu, un šis grafiks, nu tāds, nu viņš te izskatās. To es jums jau arī prezentācijā rādīju. Oi, kādi te ir interesanti. Oi, kas pa bildēm. Nu, un to, cik ātri mums te magnetosfēra mainās, es jums te rādu tikai šīs te statiskās bildes. Nu, šeit es jums varu parādīt mazliet dinamiskāku bildīti. Te ir šīs dienas rīts no 3:39, tas ir šajā brīdī. Nu, un es te tagad pavilkšu uz priekšu un paskatāmies, kā te mainās. Šis ir 3:58. 4:17. 4:33. Te ir jau 4:50. Pēkšņi 5 atkal ir krāšņs skats. Nu, un te jau paliek kaut kas līdzīgs tai bildītei, ko mēs tikko redzējām. Tas jau ir 5:40. Nu, te nu mainās mums ļoti skaisti viss. Nu, te jau ir vairāk, mazāk, pavisam maz. Nu, tā, draugi mīļie, tā tas te mainās, viss notiek. KP indeks 12. datumā mēs vēl esam skatījušies pēdējo reizi arī es tai skaitā. Nu, te kaut kur 15. bija kaut kādas, nu, un 16., 17. te KP indeks vispār ir pazudis. Vispār viņa nav. Saulīte, te vēl ir 13., 14. 14. mums arī bija gandrīz līdz M līmenim. Nu, un tagad 16., 17., 16. vakarā bija augstu. Nu, redziet, cik te jau ir, nu, kaut kur pie 5,5, 6, nu, pēc intensitātes skalas. Tātad te jau saulīte aktīvi strādā. Nu, te šos te iesēdienus šajā grafikā atzīmē ar tukšumiem. Te nekas nenotiek. Kā vakar spēcīgākais ir bijis M3,5. Šis te punktiņš augšā. M gandrīz līdz pusjoslai. Nu, un tālāk ir dažas filmiņas. Es burtiski mēģināju atlasīt pa vienai filmiņai no katra datuma. Te ir 14. kad likās, ka arī viss ir salīdzinoši mierīgi. Nu, kā redzat, uz augšu, pa labi. Nu, spoši ir gana, un gana, kā saka, arī. Nu, ka nē. Tā, te ir arī 14. no rīta no 3 līdz 9 rītā. Nu, vienkārši it kā mierīgs un tāpat laikā saulīte, nu, spēlējās skaisti. Ja, kaut kas arī nāk uz mums. Tā, ka
Nu, šeit ir divu lenču, divu kārtu. Tātad uzliesmojums, nu mēģināsim paskatīties. Es likšu jums viņu lielo bildi. Nu, pašā vidū ceļās gaisā. Viens un otrs, acīm redzot, tā tas ir domāts. Un vairāk tur arī nekas nav. Tā, nu un tas, kas te bija 16. datuma vakarā no 16. līdz 17. tas varēja būt tas M līmeņa uzliesmojums, un tas ir saulītei aizmugures pusītē. Ja? Tātad tas viss var gadīties, ka ir daudz, daudz spēcīgāks, jo tas, kas notiek saulītei aiz viņas, tā teikt, otrā pusē, no to mūsu aparatūras nevisai var tātad noteikt, cik spēcīgi tur ir uzliesmojumi. Tā, šis ups, kas te ir? Nu, kaut ko skatoties, parausi uz leju. Tā, te mums ir diezgan pierasta. Te ir kaut kas lielāks bijis. Cik tas ir? Adena 5,2. Jā, nu un tad te pa abām Amerikas astītēm. Nu un tad man teica, ka ir jauna vietne, šis tūlīt beigsies, veriet vaļā jaunu vietni, nu un pusdienu jaunā vietne vaļā nevērās. Nu un tad pēc brītiņa pavērās, nu un jaunā vietne izskatās šāda, ka te es varu diezgan labi redzēt, kas ir noticis dažu pēdējo dienu laikā lielākās Montenegro, ja tā tad Melnkalni, jūs redzat, cik tad daudz ir. 5,6 pie Nikaragos, 5,3 pie Japānas, nu, un te ir atkal Montenegro, Polija 3,8. Tā ir bijis vakardiena. Te ir bijusi zemestrīce, bet nav zināms, cik spēcīga. Te arī Kazahstānā, Polija, Montenegro, 5,6 pie Japānas, 5,4 Montenegro. Nu, un es nezinu, ko šī zīmīte nozīmē. Varbūt, ka tas nozīmē tsunami iespējamību. Nu, un 5,3. Nu, te jūs redzat pa 3 dienām 6,0 Filipīnas. Tas jau ir bijis pirms 2 nedēļām. Te vēl ir kaut kāda, acīm redzot, arī vēsture. Nu, un tālāk pati karte ir mazāk izteiksmīga nekā šķiet, jo te ir tas, kas ir ar dzeltenu, gaišāku, tas ir lielāks, kas ar zaļu, tās ir mazākas zemestrīces, bet īsti paskaidrots nav. Nu, tā te, draugi, izskatās šī te jaunā karte. Nu, kas te notiek? Te ir 30 zemestrīces, 5,2 Somālija, 5,6 Nikaragua, 5,3 Japāna, 5,0 Meksika. Nu tā, nekas daudz vairāk te virs 5 nav. Nu un
braucam un skatāmies, ko mums rāda Tomska. Kas te notiek? Te vēl ir 14. datums. Nu, un te jau redzam, ka te ir kaut kas vakar noticis, te jau ir bišķi mazāk, bet vakarā ir kaut kas bijis. Nu, un ja mēs apskatāmies vakaru, tad te mums rāda 57 herci. Draugi mīļie, tas priekš tā, ko mums Tomska rāda, ir ļoti, ļoti daudz. Nu, tā tad varat lēnām likt kopā, kā jūs jutāties iepriekšējās dienās, kā jūs jutāties jau vakar, kā jūs jūtaties šorīt. Te viss, kā redzat, ir mierīgi, te mums nekas vairāk nav. Nu, un šī Amerikas lapa mums vienu dienu parāda kaut ko, un pēc tam vairākas dienas nerāda neko. Nu, tā tas, draugi, notiekās. Nu, tādi mums ir šie te jaunumi, ko es jums varu parādīt, ja? Un, nu, kā saka, viss notiek. Smaids sejā, gaišas domas, un turpinam strādāt ar sevi. Man te top vēl viens jauns maratoniņš vēlreiz par to, kā sevi šajā laikā īpaši attīrīt, jo jūs redzat arī pēc bildītēm, ko man te iesūta grupas biedri, ja? Kā, nu, debesis ir strīpainas, mākonīšas laiž mums virsū, lietupiņu laiž virsū, lai tas viss nāktu lejā. Tie, kas ir Telegram grupā, tie arī pēdējās nedēļas laikā lasīja, kas notiek, ka mums laiž virsū ne tikai šīs te nanodaļiņas, bet laiž virsū vēl daudz smalkākas daļiņas, kuras mēs vispār pat ar gaišredzību neredzam. Viņas ir gandrīz caurspīdīgas, bet mums ir jāmāk arī no šādiem draņķiem, kas mūsos ir iekšā. Viņi mums ir pārtikā, ūdenī, visur, kur. Un vēlreiz atgādinu, ja mums ir pietiekami augstas vibrācijas, un mēs mākam strādāt ar enerģijām, mēs esam mācījušies to 4 gadus, nu, kas tagad mostās, tas tagad sāk mācīties. Nu, draugi mīļie, sākat ar tie, kas vēl nav neko darījuši un saprot, ka nu pat ziepe ir, jo es mēģināšu, pašlaik vēl tulkoju un atšifrēju Jurija šos te pēdējos ierakstus, ja, tur jau ir ļoti interesanti pastāstīts, kas notiks nākamajā gadā, kaut kad vasarā, kad būs šis lielais, visticamāk, ka būs šis uzliesmojums uz saulītes, un tajā brīdī arī mēs visi cilvēki, ja tagad mēs to maz jūtam, bet jau jūtam, visi cilvēki vienkārši tiks sadalīti, ne uzreiz, tas nenotiks momentāni, bet tiks sadalīti 3 daļās, un viena daļa, kas būs gatavi, paliks uz šīs zemes, pārējās 2 daļas, kas nebūs gatavi, viņām tiks piedāvāts pārcelties uz vienu no 2 citām planētām. Kas tās par planētām, kur viņas atrodas, kāda tur būs dzīve? Jā, dzīve būs 3D matricas līmenī. Tur neko darīt. Tiem, kas vēl nav pamodušies, un ja ģimene paši neattīstās un neceļ viņus sev līdzi, nu jums tiks piešķirta iespēja būt vienā no 2 citām planētām. Vai nu savā ķermenī, vai nu pārmiesojoties tie, kuri nebūs gatavi strādāt ar
ceturtās, piektās dimensijas vibrācijām, jo šis vibrācijas, kā jūs redzat, paaugstinās dienu no dienas. Un tas tiks paaugstināts joprojām, un tiem, kuriem būs grūti, būs ar vienu, tie, kas nestrādās sev, viņam būs ar vienu grūtāk šīs vibrācijas izturēt. Ar vien nepatīkamāk. Viņi šeit jutīsies ar vien nekomfortablāk. No tāda būs dzīve. Un tieši tāpēc smaids sejā, ceļam paši sev vibrācijas, kā Minhauzens pats sevi aiz astes, kā saka, zirgastīts cēlē aiz matiem gaisā. Ja? Tā arī mums ir sevi jāceļ visu laiku uz augšu. Un vēlreiz atkārtoju, smaids sejā un gaišas domas. Neļaujam savām vibrācijām nokrist lejā. Pagaidām, tā!